šis ir stāsts par trakiem cilvēkiem, par arī tādām varbūt ne pārāk patīkamām sajūtām. Līdzīgi kā kad es iemīlējies, kad viss baigi forši, bet, kad rozā brilles nokrīt, tad nav vairs tik forši. Vai ne? Lūk, tātad stāsts ir par lauku māju. Tas bija mūsu un sievas sapnis apmēram gadus 10. Esam dzīvojuši dzīvoklī. Mums bija māja Jelgavā, nosacīt centrā. Bet laikam ejot un braucot no laukiem māju uz Jelgavu, mēs vienmēr nebraucām pa ierasto vienu un to pašu ceļu. Tīri arī, lai bērniem parādītu, ka ir kaut kas cits, ne tikai kā asfalts. Un apskatījām, tā teikt, vairākas mājas laukos, padomājām, kā tas būtu, kāds ir ceļš tur līdz Jelgavai, cik tas ilgi prasa un tā tālāk. Un pie mūsu esošās mājas mēs piebraucām 3 reizes. Tur ir vienkārši iet garām zemes ceļš, un vispārējais bija vienkārši džungļi, un samērā skaista sarkana māja. Un vienreiz, otro reizi, trešo reizi, tā teikt, saskatāmies, vajadzētu mēģināt. Viens ir sapnis, un tad, kad tu par kaut ko sapņo, par kaut ko domā, nākamais sāc uzdot sev jautājumus. Vai tad esošā māja neapmierina? Vai tad ir slikti? Paies 10 gadi, nomainīsim jumtu, uztaisīsim kosmētisko remontu, varbūt nosiltināsim, tā tālāk. Tā, kad sāk rēķināt, tās investīcijas vairs pret esošo tirgus situāciju, viņas neiet kopā. Tas ir dārgi. Pats lielākais jautājums un vēderu kutinošākais, vai tiešām to vajag? Tad jāiegulda ļoti liels darbs, samērā arī lielas investīcijas, liela nauda. Un cilvēks jau pēc dabas ir slinks. Vai tad gribēsies celties, stundu agrāk un braukt uz darbu, bērnus vest uz skolu un tā tālāk? Tas arī tā liek aizdomāties. Es nekad nebaidos no izaicinājumiem, bet par šo domājot, vai tas būs pa spēkam? Ja man nebūtu tik brīnišķīga un stipra sieva pie sāniem, es to nedarītu. Noteikti nē. Māja atrodas 3 kilometri no asfaltētā ceļa. Tad parasts grantēts zemes ceļš, pašvaldība uztur. Paši zinām, laukos jau nekas jau baigi labāk nepaliek, paliek jau aizvien sliktāk. Tad tev variants ir, teiksim, ziemā, tā kā šī ziema bija pirmā, mums un tāda, nopietna ziema, kur ir apkure, tur viss vai pareizi izdarīts, vai ir tur nosiltināts tā tālāk. Un, protams, arī jautājums, vai tiks vispār uz darbu, uz skolu. Padomāju uz to, paraugoties uz to visu no otras puses, un ja kādu dienu netiks. Pastrādās no mājām, bērniem brīvdienu, pavadīsim laiku kopā. Vai tad ir tik slikti? Bet tas viss vēl ir tā. Bija, pa cik tas ir pagastā, kur mēs ar sievu esam dzimuši, mēs to māju zinājām. Un vēl pirms gadiem 5 viens mans, tā teikt, skolas biedrs arī gribēja to māju iegādāties, tā teikt, lai ir viņam tā lauku māja. Un visi to zināja, kad saimnieks to māju nepārdos. Tāpēc, ka tā ir viņa māja, viņam ir viņa mantojumā, un priekš kam pārdot? Viss ir kārtībā. Tātad, tas arī mans, tāds, tā teikt, moto. Vienmēr ir jāsapņo lielāki sapņi, kā viņus var realizēt, un vienmēr ir jāuzdrīkstās kaut ko darīt. Bez tā lielā mērā nekas nenotiks, jo tev pašam ir sev jāpasaka, ka tu vari, un tu to drīksti. Uzrakstīju, tad atradu īpašnieku, zvanīt negribējās, jo viss tas šaubas bija briesmīgas. E-pasts bija saglabājis kādas 3 dienas, domāju sūtīt, nesūtīt. Labi, aizsūtīšu. Atnāk ļoti lakoniska atbilde. Jā, varam apspriest. Labi.
Tas jau ir daudz, atsūta savu numuru, aizbraucam pie viņa, ar sievu parunājamies, tā tiek draudzīgi tā tālāk. Viņš saka, ok, īstenībā man ir plāni mainījušies, es tur pats neko nedarīšu, jo viņam dzīvē viss pamainījās, viņš vairāk uz vidzemes pusi atjaunoja senu īpašumu. Un viņš saka, lai kādam cilvēkam tiek, lai dzīvo, lai iekopi, lai viss notiek. Ok, viss super. Ir daudz lietas, ko mēs pirmo reizi mūžā uzzinām, to, ko nesam saskārušies. Zemgalē ir Latvijas Nacionālais lauksaimniecības zemes fonds, ko regulē īpašs likums, kā vienkārši no lauksaimniecības zemes, kas ir visapkārt arī saimniekam piederēja, no lielāka gabala, nevar atdalīt zemi, kur ir mazāka par 7,5 hektāriem. Vai mums vajag 7,5 hektārus? Nevajag. Mums pietiek ar hektāru, kas ir ap māju. Vai mēs to zemi, apstrādāsim tā tālāk? Nē, nav vajadzīgs. Pagāja apmēram rūpīgi gads, kamēr mēs tikām cauri visam birokrātiskajam, tā teikt, procesam, bet tas izdevās. Tad jau sākumā gribējās braukt, strādāt, pavadīt laiku, ķert tā sajūtas. Māja laukos, tas ir līdzīgi, kā aizbraukt uz Latgali, uz kaut kādu, viesunām, kur tu neko nedzirdi, ir dīķī vārdes kurkst, un tas putni dzied un tā tālāk. Tad, kad jau nonācām līdz tam, kad var formēt pirkumu un tā tālāk, un tad apmēram tā kā traki metāmies iekšā, zāģējām kokus, krūmus, vācām atkritumus, būvgrūžus, mīskasti. Pie mājas bija arī izrakts dīķis, kur bija draugsmīgs zemes kalns. Tā lēnām kopām, un aizvien vairāk sapratām, ka jā, tā ir mūsu māja. Tās ir tās sajūtas, ko mēs gribam piedzīvot aizvien vairāk un vairāk. Un attiecīgi mēs nonācam arī līdz tam, kad tas viss tā sāk likties kopā, ka skaidrs ir tas, ka arī pašu līdzdalība ir vajadzīga ļoti liela. Tajā brīdī mums tāda nebija, un mēs pārdevām māju Jelgavā. Nākamais, kur mēs dzīvosim? Tad īrēt dzīvokli, vai kaut kur pie radiem, pie vecākiem. Tad attiecīgi, kā jau vienmēr liekas, ka tas process būs ātrāks, raitāks un tā tālāk. Sarunājam pāris mēnešus, padzīvosim pie sievas vecākiem dzīvoklī. Rezultātā tas izvērtās kaut kādu gandrīz pusotru gadu. Tā. Bet tas ir ļoti svarīgs jautājums pie šāda scenārija. Tātad īpašums ir. Jāsāk domāt, kā to visu tā teikt savest kārtībā, lai varētu dzīvot, baudīt un priecāties. Vienam daudz maz zināmam pajautāju, lai sataisa tāmi, lai mēs saprotam, tad, lai var uz banku iet un tā tālāk. Protams, ka tas viss notiek ar ļoti lielu laika nobīdi. Viņš atsūta tāmi, nepārspīlējot. Skatos, 600,000, kaut kā baigi daudz. Sāku skatīties, tur nav vispār būvmateriāli ielikti. Es jums saku, klausies, tu domā, ka ja man uz krēkla ir Huskvarna rakstīts, ka man Zviedrijā rūpnīca piedara? Neies cauri. Ok. Tātad, tur nekas nebūs. Sāc meklēt nākamo. Mums paveicās, kad bija, teiksim, pieredze, redzējums, un arī tā cena bija daudz maz, tā kā ok. Labi, tālāk. Tām skaidrs, būvniecības izmaksas lielas, vērtējums, tā. Tas viss kopā neliekās, vajag ļoti lielu līdzdalību. Protams, tā kā pirmajā reizē, skaidrs, ka to projektu, kāpēc nepamēģināt, bet skaidrs, ka to projektu realizēt nevar. Un cik man ir bijusi arī pieredze banku sfērā, tad bija ļoti interesanti. Es uzrakstīju vienkārši vairākus pieteikumus, lai vispār saprastu to kredītpolitiku un pieeju pret lauku īpašumiem. Viskuriozākais bija, kur viena banka piedāvāja, tāma bija liela. Viņa saka, ok, ieguldiet 200,000, mēs pabeigšanai 60 iedosim.
labi, paldies. Ļoti, ļoti labi. Nu, tā tālāk. Citas bankas pasaka, ka mēs ārpus Rīgas tur nekreditēsim. Un tad vispār liekas tā sajūta, ka tu esi tā kā, nezinu, nabaks vai kaut kāds, nezinu, ošķirīgs cilvēks, ka tu esi tā nav, pat nezinu, Latgale ir 40 minūšu attālumā ir Jelgava, tuvāk ir Dobele, tā tālāk ir darbs un tā tālāk. Nē, mēs nekreditējam. Un tajā brīdī bija tāds, punkts, kad vienkārši latviski sakot nolaižās rokas. Tā, ka viss, tev māja ir pārdota, dzīvo pie sievas vecākiem un saprot, ka tu esi konkrēti iebuksējis ar savu projektu. Jo īsti viņu tā kā šobrīd laikam realizēt nevar. Tad mēs domājām, varbūt uzcelt kaut kāda veida nelielu māju teritorijā un tu lielo māju čubināt tā tālāk. Tā ideja likās ļoti garšīga. Tad ūdens jāvelk, kanalizācija tāpatām jātaisa, elektrība jāvelk. Tad tas viss jau ir lielā mērā atspaids tai mājai, kuru mēs gribam. Labi, tā kā to ideju nē. Un tad bija tāda zīmīga saruna ar manu mammu. Viņa skatās manīm asarām acīs un saka, nedariet to, nevajag. Lūdzu, tur viss būs slikti un jūs nekad to māju nepabeigsiet un no dzīvokļa neizvāksieties. Un tas īstenībā bija man vislielākais dzinulis, lai atrastu risinājumu un lai būtu tur, kur mēs esam. Jo visi radinieki, brāļi, paziņas, sievas radi, galīgi cilvēku kuku. Tas nav iespējams, to nevar izdarīt. Tas vēl stiprināja. Un attiecīgi, tad padoties nedrīkst. Mums bija pirmā pieredze ar arhitektu. Arhitekts, lielā mērā, es negribu teikt tā, bet neviens neapvainojieties, ir lielā mērā arī mākslinieks. Viņš iedod savu redzējumu un ir ļoti grūti pateikt to, ko tu gribi. Un tad mēs vienkārši nomainījām arhitektu. Mēs pateicām, ko mēs gribam, kā mēs gribam, jo mēs vecajā mājā, lai arī tur, esošajā mājā, lai tā kā tur bija, uz zemes vienkārši vilkām striķus, domājām, kur mums kas būs, kā mēs gribam, un pateicām, ka mums būs tad mūris, koks, un vēl metāls. Viss. Nekādas tur bija, nezinu, kaut kādi 10 jumta logi salikt iekšā un tā tālāk tā joprojām. Viss. Tad pārskatām, ko mēs darām un vienkāršojam maksimālu projektu. Rezultātā samazinājās būvniecības izmaksas un bija atkārtot saruna bankā. Un būvniecības darbi var sākties. Ja? Tad tas ir fragments no tā, kā bija mājā iekšā pašā sākumā. Saimnieks bija sācis kaut ko darīt, bet skaidrs, tas viss ir metams. Entās talkas, lai izvāktu visu iekšā. Lieki piebilst, ka sievas mātei 3 gadi ir ko malka, ko kurināt no visiem vecajiem dēļiem. Viņa bija vairākos ceļojumos aizbraukusi priecīgi, ietaupot naudu par apkuri. Šī arī diezgan episka bilde. Bet, jā, mēs sākām novembrī, tad sāka visu jaukt nost. Tas, kas iet runa arī par neparedzētiem darbiem, arī mājas gala bija jānojauc, jo viņi vienkārši neturējās kopā, tā kā bija paredzēts. Un arī šeit diezgan daudz nāca nost, un mūris bija sliktākā stāvoklī nekā sākotnēji tika apsekots, diezgan daudz sanāca ņemt nost, un visu stiprināt, savilkt kopā ar armatūrām, lai varētu uzcelt otro stāvu. Tas bija gana izaicinoši, jo arī šeit mums ir tāda ļoti liela vitrīna un arī otrā pusē, lai mājā dabūtu gaišumu, jo oriģināli mājai bija šie šaurie logi un tas ir sajūta tā kā cietumā. Lūk. Te jau ir, tā teikt, mazliet lielāks progress. Arī sākotnēji jumts tā kā beidzās šeit, un augšā sanāca pusi no istabas vispār neizmantojams līpuma dēļ. Tāpēc mēs pieņemam lēmumu celt par metru augstāk visu to koka konstrukcijas uzbūvēja no jauna. Un arī, kā jau te varbūt slikti var redzēt, bet arī visiem šeit pārsegumiem uztaisīja smukus iegriezumus, lai saglabātu to lauku mājas tādu stilu.
Nu, lūk, iepriekš arī tika pieminēti radi, draugi, paziņas un tā tālāk, bet īstenībā latvieši ir tādi gana kautrīgi, piesardzīgi un tā tālāk. Nekad nevajag kautrēties, prasīt palīdzību, rīkot talkas. Katrs kaut ko māk, protams, ne visu var izdarīt. Katram ir atkal kaut kāds paziņu loks, kur kaut kāda veida specifikā darbojās, un attiecīgi daudz var izdarīt. Tā, tad izaicinājumi, protams, kā jau, kad tu esi iekšā būvniecībā, tad skaidrs, ka termiņi nobīdīsies. Ja ir vēl, ja tas viss nenotiek, tā teikt, ar vienu firmu, tad būvnieki līdzīgi kā bērni kasās savā starpā. Nu, viens tur ir istabu piemētājs ar apmetumu, otrs pēc viņa netīrīs, nākamajā rītā kāds nav darbā un tā tālāk. Nu, ar to visu var rēķināties. Un principā arī pašam ir ļoti daudz jābūt tanī iekšā, un es bieži biju tā kā, mediātors, lai kādam palūgtu, tomēr lūdzu turpiniet darbu. Skaidrs, kad ir neparedzēti darbi un izmaksas, īpaši renovācijas projektos, atskatoties uz to visu atpakaļ, ja mēs nebūtu gribējuši saglabāt tīri to, kas tur bija, jo mājai ir vairāk kā 150 gadi, tad vieglāk bija visu vienkārši nošķūrēt nost un uzcelt mazāku māju. Tas būtu bijis vienkāršāk, lētāk un ātrāk. Nevar nepieminēt nepiemērotus laikapstākļus, bet ja mēs salīdzinām to, kad pieņemsim uz 2 lielās betona mašīnas nogrimas ētā, tā, kad ar lieliem traktoriem pat nevarēja dabūt ārā. Tur vienkārši bumbieris maisa cementu un kaut vai ķerustumu un liec uz tiem, tā teikt, pamatiem. Tad, protams, salīdzinot ar šo ziemu, tas projekts mums būtu pa visu ziemu aizkavējies, jo nevarētu ziemā strādāt. Par būvmateriālu sadārdzinājumu. Viens ir ok, jūs ieliekat tāmē, laminātu, pieņemsim. Banka saka, ok, lamināts ir, platība sakrīt, viss ir kārtībā. Tad, kad tu nonāc līdz, tas ir man kā piemērs, tad, kad tu nonāc līdz tam, ka tu viņu pirksi, ja mēs zinām, ka mums 5 gados esošajā mājā lamināts vienkārši nolietojās, no lielas slodzes, skaidrs, tu laminātu neliksi. Ko tu liksi? Droši vien vinilu. Neuzpūšās, ilglaicīgs tā tālāk. Bet vinils maksā daudz dārgāk. Un saliekot kaut vai kopā. Tas ir uzreiz uzšauj augšā. Un tā ir ar daudzām lietām. Jo tad, kad tu savu māju, tu domā lielā mērā, ka tu viņā dzīvos. Tas nav priekš pārdošanas. Un tur ļoti ir jārēķina to, kad sadārdzinājums būs. Un, protams, ir ļoti daudz izaicinājumu. Kā piemērs, rudenī viss nāk rudens, ir iekšdarbi jau sadarīti, grīdi ielikt, tā tālāk vajag pieslēgt apkuri. Protams, apkuras pieslēgšana ir atkarīga, tur visu kā savilks, sadarīs, tā tālāk. Beigās, pieņemsim, apkuras katlam vajag certificētu meistaru, lai viņu palaistu. Ja tu pats viņu palaistu, zaudē garantiju. Līdzīgi kā mēs tagad zāles pļaušanas sezonā, savā nozarē esam pārslogoti aizņemt. Līdzīgi ir rudenī arī apkuras meistari. Ja? Un tā ir ļoti daudzām lietām. Tāds ir gala rezultāts. Fasādi mēs neesam līdz galam uztaisījuši, jo nav vēl tāds atrasts pareizais materiāls, kā viņu apdarināt, un mūri vēl ir salīdzinoši ļoti mitri. Viņi tagad vasarā sāk žūt. Bet mēs gājām uz to, lai maksimāli izdarītu visu, lai iekša būtu pabeigta, lai varētu dzīvot. Un tad mēs, kā jau minēju, izvēlējāmies koku, un visas sienas ir apmestas ar kaļķa cementa apmetumu, lai attiecīgi būtu dabīgi, elpotu. Un, protams, ka lieki piebilst, ka sienām ir šitāds biezums. Un arī pāris vietās izdevās šeit saglabāt to ķieģeļu sienu. Tas tāds labs tā teikt, elements. Un arī otro stāvu mēs standartā neaiztaisījām ciet, bet mums pa vidu iet vienkārši gaitenis, ir lielās sijas, daļa ir vecās, daļa ir no jauna taisītas. Un attiecīgi mēs atstājām to visu vaļā, lai augšā būtu gaisma un lai būtu tā plašuma sajūta.
Lūk. Un arī tā centāmies arī, pieņemsim, tas tipiskākās kļūdas, ko mēs arī iepriekš, kad vācām informāciju, piemēram, renovē lauku māju un ieliek plasmas slogus. Ja, vai kaut kādas, es nezinu, kaut kāds iekšā, kaut kādas durvis, tur plastikāt un tā tālāk. Tā kā, un arī terasīte ir, daži ir uztaisīti no jauna balsti, bet terasīte ir oriģinālā mājas tāda, kāda viņa bija. Attiecīgi visu notīrīja, sakopu un salika atpakaļ. Tad secinājumi, izvēloties šādu izaicinājumu, skaidrs, kad ir jānoskaidro visa informācija, ir rūpīgi jāiepazīstās ar mājas tehnisko stāvokli, ar aizsargu joslām, vai tādas eksistē. Mūsu gadījumā mums ir dīķis, kur saimnieks vienkārši bez projekta bija izracis, un viņš atrodas upes aizsargu joslā. Man likās, ka viņš būs jāizber, bet, paldies Dievam, saskaņoja to projektu, un viss ir kārtībā. Un arī pašā sākumā vajag jau apzināties apmēram, kādas ir aptuvenās būvniecības izmaksas. Lai nav tā, ka tu domā, kā to vispār tā kā paveikt un izdarīt. Un skaidrs ir tas, ka izdevumi un termiņi jāplāno rezervi. Būvniecībā, sevišķi renovācijā, lēti un ātri, nē, par to var aizmirst. Procesā ir jāiesaistās pašiem, ir jāseko līdzi darbiem. Skaidrs, ka mums katram ir savas pieredzes un tā teikt, sapratne par to, ko dara, bet ļoti bieži meistariem gribās kaut ko izdarīt uz ātro, kas pēc tam var atstāt sekas. Protams, ka viss šis projekts un pasākums paprasa daudz nervus, bet vienmēr jāsaglabā vēss prāts un pat vissarežģītākajās situācijās jādomā, kā izairēt. Un pieredze un mācības nāk tikai darot. To arī es jums nevaru pateikt pilnīgi pareizu recepti tagad, teiksim, kā veikt renovācijas, bet ir jāgrib, ir jādara un nevajag baidīties. Ja jūs prasītu, vai mēs to darītu vēlreiz, jāpadomā, bet tas noteikti bija to vērts. Skaidrs ir tas, ka māja ir tāpat kā Rīga, kura nekad nav gatava, bet, kā es teicu, nevajag baidīties, vajag sapņot lielus sapņus, un viņus var piepildīt un, tā teikt, ieguldīt naudu nekustamajā īpašumā. Manuprāt, tā ir viena no pareizākajām lietām, ko var darīt. Man vismaz tā šķiet, jo mana pieredze pārdodot 2 iepriekšējos nekustamos īpašumus, kaut kā salikās pareizā laikā viņus nopirkt un uz pusi dārgāk pārdot. Tas tā. Tā investīcija bija ļoti vērta. Paldies jums!